Labdien! Šodien tad rakstnieka virtuvē, jeb radošajā virtuvē viesojās rakstnieks Artūrs Balts, īstajā vārdā Artūrs Vaišļa, bet es papētīju tavu biogrāfiju Literatūra LV, ka tu jau 20 gadus esi literatūrā, un es arī rakstnieku savienībā uzņemts 18. gadā. Līdz ar to tev galīgi nevar pieskaitīt uz iesācējiem. Tev ir iznākušas tiešām ļoti, ļoti daudz grāmatas dažādos žanros, un līdz ar to ir ļoti interesanti, kā tas viss top. Jo es neslēpšu, es redzēju, Tukumā bija lietoto grāmatu stendā, A2 pozitīvas un policistu dažādas anekdotas, policijas stāstiņas, ar kuriem arī tu sāki literāro darbību. Varbūt pastāst par to. Jā, nu, kā pirmo grāmatu izdevu, tad slepni stāstīju tēvu draugam Kārļa Jansona vecākajam dēlam Jurim, ka es tagad rakstnieks ir. Un viņš tā atsēdināja. Ja tev pēc 30 gadiem kāds lasīs, tad tu būsi rakstnieks. Tad tagad tu esi tikai iesācējs. Sākumā rakstnieks vispār par grafomāniem sauc, bet tas ir pirmos gadus. bet tas kā tas kaprāls Dāvis, kā tev piedzima? Nu, tāpēc, kad Pētergailī viss jau notiek, maketēts un jautā, kāds tev būs vārds īstais. Nu, tā kā valsts policijā strādāja, un brīvajos laikos, naktīs, vakaros ir ceļš, sestdien, svētdien, pierakstīt tas, kas man bija sakrājies par nedēļu. Un tad tolaik laikam nepareizi saprastu par manu darba noslodzi, izvēlējos kaprāls Dāvis. Tas bija saistīts ar, bija tāda reklāma, mani sauc Dāvis, tad mēs drusciņi pačurāšu. Bija pamperiem. Jā, bet diezgan tādā drosmīga izvēle. Pa pseidonīmu izvēlēties no televīzijas reklāmas. Nu, tad, kas bija tas pirmajā vārdā? Nu, es pēc tam arī nožēloju, es taču varēju atstāt vārdu un sevi nosaku Pumbumberus. Es tur dienas supertopsiju ļoti intensīvi līdz pašam pēdējiem izlaidumam sūtīju šīs tev visus vārdus, kombinācijas un salikumus tur. Nu, bet kas bijis, tas bijis tur. Jā, bet tad sākās ar to, ka tu sāki novērot savus kolēģus un kaut kādus, nezinu, prikolus vai anekdotiskas situācijas policijas darbā, un tas viss prasījās jau izlikt to uz papīra, es tā saprotu. Jā, tas bija, kad imigrācijas policijas pārvaldē priekšnieka vietnieka Jāņa Zepa dzimšanas dienu svinot, tur pieredzējušie kolēģi sāk stāstīt savus piedzīvojumus no milicijas laikiem un arī no policijas laikiem. Un es kaut kā paķēru pildspalvu un sāku pieskicēt galveno sižeta līniju 2-3 teikumos uz tās salvetītēm plānajām, sagrieztajām. Nu, un tad sāka lēnā gaitā viņas apaugt ar miesu. Jo, kā jau vienmēr teikuši, par rakstnieku var izveidoties tāpat kā par žurnālistu tikai un vienīgi rakstot. Dīvaini, vai ne? Paradoksāli. Nu, jā, tad, kas tas bija? Lauka avīze? Nē. Nu, neatceros, kaut ko 99. vai 2000. bija konkurss. Man uz to laiku jau bija sakrājusies materiāls jau aizved savu latviešu valodas un literatūras skolotāju Annai Bērzei, kas Mārbas vidusskolas laikos man veltīgi centās iemācīt pamatlikumus. Viņa bija, protams, motivētā šokā, bet priecājās, ka vismaz kāds no audzēkņiem ir aizgājis uz šajā līnijā. Spēja 3 teikumus rindiņā salikt vismaz. Ne jau tik traki man vienmēr tā pieeja komatīvi, vienmēr tāda bijuši. Tas, arī vēl aizvien. Bet, godīgi sakot, tagad es, kad lasu ziņas, un man ik pa brīdi šajās tracina tā latviešu valodas nezināšana. Jā, bet tur mēs novirzam. Tad tu Latvijas romānu biji uzrakstījis vai kā? Es nesaprotu, kur tu biji. Nē. Es biju to kaprāls Dāvs, tāds kopsavilku tādu. Jā.
Un tad es staigāju no vienas izdevniecības uz otru, un man kā iesācēju sūta diriģēt. Un Pilnīgi normāli. tajā laikā policija tika demonizēta, jo tur esot vienīgi ļaunīgie, neļauj, piemēram, melnajos Jāņos pieklājīgi nosisties un Jā, nosist jā, vēl nu. kādus Visur, citus. kur dežūrē, slēpjas krūmos un visādīgi. Jā. Nu, apmēram, bet bija jau arī jo man bērnības draugs nopircis zemes gabalu Pierīgā pie Daugavas. Viņš brīnās, saka, nu gan jums tur policijā labi strādā. Viņiem blakus kaimiņš ceļu policists 3 māju uzbliez vienā piegājienā. Nu, labi, tās jau ir tādas, teiksim, nu, tā jau ir skaidrs, ka tur ir kaut kāda iespējams kaut kāda korupcija. Bet, Bez korupcija bet, ļoti daudz mantinieki pārdeva savus mežus un tagad kož pirkstos, kad ir pārdevuši par lētojā. Nu, protams, labi, apkas. labi, bet stāsts ir, bet kā uzņēma tos tavas pirmās grāmatas, kur bija A2 pozitīvs un kaprāls dāvis, vai tas aizgāja uz urā? Protams, kā aizgāju uz urā, bet nu, Pētergails, kā man iepriecināja Pētergailī, kad es gāju piepirkt eksemplārus, ko uzdāvināts kādam potenciālam lasītājam man dzimšanas dienā, tad tā ir teica, tavas grāmatas, mēs, kad braucam izbraukumos, ņemam līdzi 3 eksemplārus vidēji, un 2 vai 3, visus 3 aiziet. Toties citu autoru darbi, nu, kā paliek, tā paliek. Nu, tātad, humors mums tajos laikos bija tā pašvakā pievilkšana. Nu, kaut gan bibliotekām ļoti patika, jo tajā laikā, kad 2006. gadā izdevu humoru literatūru, jāatceries, bija zem katras kritikas, bet lasītājiem patika. Nu, jā, es arī neslēpšu, šis pirmo romānu uztīju satīrisku romānu, Nesodāmais avantūris, un līdzīgi kā tu esi apgājis 6 izdevniecības, kamēr 6. izdevniecība piekrita izdot, jo vienkārši saprata to humoru jēgu, to satīru par mūsu laikiem. Bet es skatos tajā rakstnieka profilā, ka tev tālāk jau radās 12. gadā Mauzera pavēlnieki romāns un pēc tam Rūgtās mieles. Tad, kā tu aizgāji jau uz romāniem jau burtiski 6 gadus vēlāk? Tas tā ļoti interesanti. Nu, tomēr daži paliek arī pie anekdotēm visu mūžu, ja? Vai pie īsajiem stāstiem. Kā tu uz romāniem atvēzējies? Tāpēc, kamēr Pētergājs 2005. gadā sagatavoja visu administrēšanu izdošanai, man uzradās tāds iedvesmu, grafomānisms, kā teiktu, tad es tās saķertās idejas apaudzēju ar miesu izstāstos. Un pusgadu laikā tāpat 2 tādas, vēl tādas tāpat kā Kapraļa dāva turpinājuma darbi izstāstos. To es saprotu, bet kā tu pēc tam uz romāns tomēr 200-300 lapus? Tad man jau visu laiku es strādāju vairākos sižetos paralēli. Man nav tā, ka es piesēžos pie grāmatas, man tā ir fantāzija, man ir fantastika, man ir humors. Nu, kā es cenšos visu laiku aizmukt? Pie tā mēs jau nonāksim. Tev ir arī bērnu grāmata, bet es gribēju par tiem romāniem. Tad romāni tu būtībā jau zīmēji kaut kādu sižetu, teiksim, nu nezinu, schēmas tur Burtnīcā vai kā tu vispār spēji savilkt tos sižeta galus kopā pēc tam? Tāpēc, ka ļoti vienkārši. Vajag tik rakstīt. Un tad tikai esmu griez laukā lieko. Tā kā Maija Pahodņeva man mācīja savu laiku, kas ar Modru Pels veiksmīgi arī strādā savā sižeta līnijā. Viņa vienmēr teica, griez visu, ja tev ir šaubas, griez nost. Nu, tad no tā visas faktūras griež laukā viss, kas neiederās. Līdz beigās sāk jau pašam patikt. Un ja iedod kādam, ka palasīt, un ja tas norāda uz kaut ko, kas viņam nepatīk, nu tad ir skaidrs, tad ir vēl kaut kas jāgriež vai jāpieaudzē. Nu jā, tāpēc man te tad jautājums ir upuris sižeta vārdā. Vai tu esi kādu nodaļu, tēlu vai ģeniālu frāzi, kuru pats personīgi mīlējis, nežēlīgi izmetis miskastē, lai grāmatu sāktu telpot? Nepārtraukti. Jo, protams, ka kuram pirkstam tu kodīsi, ja visi sāpi, bet,
to ar laiku saprotu, ka vajag jo vairāk nogriezt, lai tas sižet līnija kustās, lai nevien pašam ir saprotams, bet arī citam saprotams. Nu, tad uz priekšu. Nu, tas Ragneši un rūgtās mielas, jā, viņi cilvēkiem ir populāri. Nu, labi, bet tev vārds sakot, ir bijis tā, ka tāda lielāka krāpnieka sajūta man ir bijis, kad, nu, kad tu raksti, piemēram, tīpaši romānu pirmajā personā, teiksim, kad apsiemo sajūta, es esmu pilnīgs krāpnieks, lasītājs šoreiz to noteikti pieķers, nu, kad tu mēģini iejusties kaut kādā varonī, piemēram, man bija tā ar Morbergu, it kā tu raksti par Ulmaņa laiku to būvuzņēmēju, miljonāru un tā tālāk, jā, ģeniāli cilvēki, bet tad, kad tu raksti pirmā personā, tad dziedomājies, tu kaut kādas arī savas, varbūt, domas vai emocijas viņam pieraksti. Un vienkārši, vai tev bija tā sajūta, tāda krāpnieka sajūta, kad tu kādam tēlam pieraksti pa daudz no sevis? Es no sevis ne, es strādāju tieši uz katru tēlu. Ko katrs tēls arī darītu. Es sev nelieku iekšā, es atsvešinos no tāda pilnībā. Cenšos savus izjūtas nolikt malā, apmēram tā, ka ja cilvēkam ir nodarīts tas, ko viņš darītu. Jo, tā kā cilvēki jau šausmīgi daudz jau mums te bezatbildīgi stāsta, nošaut, nodurt visus pie sienas, kā pašam iedot un liek nošaut tos visus, kas pielikt pie sienas, tad uzreiz pārvēršas par cilvēku mīļotājiem. Jā, man patīk tā teorija par to, ka rakstniekiem tādiem, kā mēs ar tevi, debesīs būs jāsatiek savu grāmatu varoņu, un tad sakot, būs viņiem jāpalīdz karmiski izpiet tos grēkus, ko viņi būs savārījuši mūsu grāmatās. Ja? Tas būtu interesanti pieredze, ka, teiksim, ja mums ar viņiem būtu pēc tam jāauklējās, ne? Kā kuram? Nē, nu jā, varbūt viņi mūs tur auklēs. Nē, arī var būt. Bet tev arī bijis, ka tu, teiksim, naktī redz kaut kādu nākošu nodaļu nosapņo vai kādu interesantu, smieklīgu frāzi, un pēc tam tu, teiksim, rīta ar to var sākt nākamajā rītā. Tas ir regulāri. Tāpēc tas ir zinātniski pamatots, ka cilvēks atguļās ar kaut kādu problēmu. Tajā brīdī, kad viņš ir atgūlies, visi muskuļi, kuri uztur viņa augumu kustībā un stāvēšanā, atslābinās, un tas liekais skābekļa daudzums, kas jau ir savā organismā, viņš aiznesās uz smadzenēm. Un sāk bagātināt to visu un pātrināt riņķot, un tad hops, rodās tā eureka, rodās kaut kas, vai zemapziņā, kad tu strādā, tev arī pamoties. Man ir bijis, ka grāmatas sižets var arī nosapņot tiešām reāli līdz stirpām. Jā, uzkrīt tas Ņūtona ābols uz galvas vienkārši. Tu sēdi zem ābeles un tam viņš uzkrīt. Tieši tā. Jā, bet tev ir bijis, es nezinu, kā tev, man ir bijis romāni, kas man ļoti viegli rakstās un kas tiešām tā, ka tu nevar aiziet gulēt, kamēr te no 12-14 lapus uzrakstīts, teiksim, vakarā pēc darba. Un ir bijis tā, ka tu ar vienu romānu mokies gadus 3, 5 vai vairāk, kamēr tu viņu noslīpēji un dabū līdz tādai atbilstošai kondīcijai. Vai tev ir tāda prokrastinācija, kad ir kaut kādas grāmatas vai manuskripts, kā tu saki paralēli, pie kuriem tu strādā, pie kur tu vienkārši nevari pieķerties? Tev kaut kā sirds uz to nestāv. Tev tā ir vai tev var mierīgi pārslēgties? Man ir vienkāršāk. Es paņemu, šitā grāmata neiet. Hopts, atrod nākošo mapi. Hopts, parakst kaut ko, hopts, aiziet. Es tā dienā, nedēļā vidēji gandrīz katrai grāmatu līnijai kaut ko uzrakst par rindiņai, pa kādai sadaļiņai. Ir tā, ka ieķeries un tad tur spēj tikai pierakstīt vai ierunāt diktafonā, lai nepazaudētu to. Ļoti bieži braucot uz Rīgu. Tad tālajos ceļu posmos man tas smadzenes atbrīvojās no tā, un tad kaut ko tādu pieveido. Jā, bet man no 95. gada vēl ir grāmatas 2, kuras top lēnām skopi, bet es zinu, viņas taps. Kaut kad uztaps, jā, man ir bijis, ka es mobila telefonu izziņās dzen iekšā, pats sev sūta izziņas vienkārši, tāpēc, ka man nav diktafons līdz paķēries un kaut kā vajag to visu saglabāt. Bet salvēts ir laba lieta. Ulmaņa laikos ļoti daudz rakstnieku un dzejnieku rakstīja uz salvetiem piezīmes. Es arī uz salvetiem esmu rakstījis, un salvēts ir laba lieta. Tiešām kafejnīcā parasti ir salvēts.
Jā, bet te tev nav tāda prokrastinācija, ka tu sāc taisīt remontu vai pārkrāmē grāmatu palaukt tajā brīdī, ka tev nerakstās, ka tev vajag kaut kā to laiku, var sakot, nosist, kaut kā izdomāt. Nu, man nav problēma. Man ir mežā ko darīt, pie mājas ko darīt. Kaut vai sagrābs celiņus, kaut vai tur aiziet. Es eju sniegu šķūrēt, vai miskas iznest, vai kaut ko arī, jā, teiksim, ka man. Jā, pelns ir. Stirnas pabarot, neaizmirst. Viss ir. Jā, Es saprotu, ka, ja tu mākslīgi spied kaut ko vēl spied, nu nesanāks. nē. Katram savs laiks ir. Katra ideja jāiznēsā, viņai jānobriest, viņai jāpūgļojas, teiksim, smadzenēs, tas ir skaidrs. Bet tev ir kaut kāda bijis, nu man ir bijis tā, ka, nu par varoņu dumpi, tā doma tāda, ka man ir bijis, es rakstīju romānu, un tad es biju domājis, ka viņš ir otrā plāna varonis tāds, es viņu tā apmēram pirmajā trešdaļā viņu novākšu malā. Tad viņš pārņem to stūri, izdara kaut ko tādu, kas nav paredzēts manā plānā, un viņš būtībā pasaka, nē, es būšu galvenais varonis. Ja? Nu, vienkārši viņš mēģina visās epizodēs ielīst, katrai podiņam pa vāciņu, un izrādās, ka mēģina pārējos varoņus raustīt, turēs diedziņiem, un būtībā saproti, nu, ir bijis, ka tiešām tāds, ka dumpojās, ja? Un ka ir grūti nolikt pie vietas, tev ir tāds varoņu dumps. Nu, tas nozīmē, ka tavu iekšējā būtība tev mudina veikt pareizo rīcību. Nevis kaut ko mākslīgi sapiņķerēt. Tātad tu iekšā jau jūti, kas tev jādara, bet tavs dzīšanās pēc 5 gadus plāna izpildes 4 gados, nu, beigsies ar to, ka būs kā agrāk jāiegādājas labība Kanādā. Nu, kā padomu savienība teica, iesēja pavasarī, bet novāc Kanādā. Nu jā, jo tā doma, kā tu saki, pareizi ir, kad mēs varam par to, ka nu, mēs jau varam visu ko izdomāt, bet tie varoņi, ja viņiem ir nu, kaut kāds iekšējais dzinējs, kaut kāda enerģija, viņi jau sāk tālāk darboties pēc savas loģikas. Nu, tā tas notiek. Jo, nu, Viņi jā, tā kā dumpojās, tā kā strādā paši jau. Un tu mēģini jau kaut ko ierāmēt mākslīgi, bet tas nebūs pareizais risinājums. nu, Tas jā, ir un, mans viedoklis, bet cik cilvēki tik viedokļi. nu, jā, un es arī neuzskatu, ka, pieksim, ka profesionāls rakstnieks ir tas, kurš, ja galvā varoņi savā starpā runājās, ka tagad neuzklausīt un šos dialogus nepierakstīt, jo visbiežāk tie ir tiešām sakarīgi dialogi, ja viņi savā starpā sāk runāties un tu tikai viņus klausies. Jo, ja tu mākslīgi radīsi, kā tu saki, arī dialogus, nu, tad tas nebūs. Nu, bet katram ir savs. Nē, katram Vienam ir savs. patīk māte, otram meita, citam kleita. Nē, nu katram ir savs. Bet nu, tad tev ir kaut kāda sava rakstām istaba, kā mēs zinām, tur te Agatai Kristī viņa rakstīja vannā, tur var sakot, viņai bija kaut kāds paliknis, un tad viņa tur ilgi plunčājās putu vannā. Tev arī kaut kāds ir, nezinu, smāža skaņa, kas tev ir vajadzīga, vai tu klausies kādu mūziku uz austiņiem, kad tu raksti, vai kāds ir tas intīmais rakstīšanas brīdis tev? Un parasti vislabāk man bija naktīs no piekdienas uz sestdienu, no sestdienas uz svētdienu. Tad, kad pie vecāku mājās Mārupē, tur bija virtuvē, tur varēja uztaisīt uzreiz tēju, kafiju, leduskapis tika virināts, papētīts, aiztaisīts. Nu, pie reizes arī rakstīts. Nu, tagad cenšos jau nākotnes plānā savu atsevišķu kabinetu, bet, nu, tas ir nākotne. Pagaidām iztiek ar koplietošanas telpu. Jā, bet tas, man liekas, ka rakstniekam ir svarīgi, vai tiešām vai tas ir skapis, vai kabinets, vai kakts. Nu, man nav tāds 3 kvadrātmetri ir tāds neliels, nu, nezinu, nu, kaut kur 3,5. Un es saprotu, ka man lielāk nemaz nevajag. Vajag tādu kabūzīti, vienkārši kurā tu vari, kas saka, noslēpties no visiem mainiekiem. Nu, es tikko vakar pabeidzu plauktus, ko draugs atdeva no savu tējas un kafijas veikalu. Beidzot, man ir, kur no kastēm es krāmēju ārā grāmatas un lieku mākslinieckā nekārtībā, lai ar laiku šos plauktus aizpildītu pēc kaut kādas noteiktas piekritības sižetiskās apmēram. Jā, nu, bet ejam tālāk, tad, ko tu mums tas radīs. Tad tālāk jau mēs skatāmies, kad atkal ir, var sakot, tu esi
pārgājis jau vēlāk uz ezerozi, un sākumā tu drukājies drukātavā, tagad tu, teiksim, jau no Austras sākot 22. gada ezerozes grāmatās izdodies arī. Tur ir vēstules no Dīsbata, un kas tik te nav, lielais aivieks plosts, un kas tik te tur nav. Kāpēc tu nomainīji tā kā to veidu, kādā veidā tās grāmatas iznāk? Tāpēc, ka drukātā principiāli viņi ir tipogrāfijas uzņēmums. Ja viņi iesākumā bija nodarbojās ar vairākām lietām, tad viņi ļoti sekmīgi aizņem Skandināvijas pasūtījumu tirgu. Nu, piemēram, rudenī, kad vajadzēja iznākt mazrumpīša sērijas pirmai grāmatai, tur mazrumpīts Ziemassvētku vecītis, tad nācās pusotru mēnesi gaidīt fiziskajā rindā grāmatai. Nu, viņi nokavēja īsto izdošanas brīdi. Nu, tā ir atbilde. Viņa izdevniecībā viņi nodarbojas ar tipogrāfiju drukātavu. Nē, es zinu, drukātavu jaunolēni, es zinu viņus, jā. Nu, viņi ir pārgājuši no vairākām telpām, es viņiem sekoju līdzi uzticīgi, mums ļoti labas attieksme ar īpašniekiem bija. Viņi izdeva man dzēju. Viņiem vairs, nu, tas ir tā kā, viņiem ir tipogrāfijas pakalpojumi, viņi nenodarbojas ar grāmatas popularizēšanu. Viņam nepietiek fiziska laika, saprotiet, un ņemt štata vietu tikai. To es sapratu, bet tagad mēs runājam ja mēs runājam par to popularizēšanu, es esmu ievērojis, ka tu Facebookā rādi, ka tu arī tad, kad tu netiecies ar lasītājiem kaut kādās bibliotekās, tu vienkārši brauc un fotografējies pie dažādām bibliotekām. Tas ir tagad biblioteka tāda popularizēšana vai kas tā ir tev pa kampaņu? Pirms vairākiem gadiem, kad sākās Covid laikā, sāka tur domāt par tām, vai bibliotekas samazināt, optimizēt, kā pie mums ir pierasts, visus pārsūtīt uz Lielrīgas reģionu dzīvot. Man ienāca prātā, ka es esmu braucis garām vietām, kur kādreiz bija bibliotekas. Un tad man tā sāk lēnā gaitā tāds projekts, ja es kaut kur braucu pa Latviju, tad nofotografēties tajā braucienā pie vienas no tām bibliotekām un iemūžināt to. Tā kā mums Latvijā ir 700 pāri biblioteku, tad es centīšos pie tādām attālākām lauku bibliotekām nofotografēties un atstāt. Man ir tāds mazs sapnis apmeklēt visas Latvijas bibliotekas un iemūžināt tās. Nav slikti institīva, absolūti nav slikti. Kā mēs zinām, Krišānam Baronam, piemēram, bija institīva, ka viņš ar pauniņu pār plecu gāja no Tērbads, kur viņš tur gāja, var sakot, uz Kurzemi, un pa ceļām, kas saka, arī iespaidas krāja. Visas šīs lietas ir ļoti, ļoti, ļoti jaukas. Jautājums ir, vai tev ir bijis tā, ka, nu, īpaši tāds pieaugšo grāmatām stāstu vai romānu grāmatām, kad tajā brīdī, ka ir atvēršana, nu nezinu, tu tur dzer atvēršanas vīnu vai šampanieti, draugi ēda dasmaizītes, tajā brīdī tu domā, nu, ja varētu, nu, būt baigi labi, šito teikumu vajadzēja pārrakstīt vai izdzēst. Nu, pēdējā brīdī nepagūv pirms maketa aizsūtīšanas kaut kāds teikums, kas tev vajā no kādas grāmatas, kur tev liekas, ka to teikumu tiešām nevajadzēja atstāt. Kuram rakstniekam tā nav bijis? Bet, nu labi, bet tev ir svarīgs tomēr tā atklāšanas tā sajūta, ka tev, nu, kaut vai, es nezinu, 3 vai 5 cilvēki atnāk, nu, mūsdienās jau visi slinki, bet atnāk un tomēr, teiksim, tev paspiež roku un tu vari iezīt to autogrāfu. Man liekas, ka tas ir tāda padarīta darba sajūta, ne? Kā tev? Man labākais ir, ka lasītāji. Man ļoti patika, kad lielais aivieks plosts, studiju biedrs un draugs bija iegādājies, izlasījis. Viņš bija, pirms viņam nogulsnējās tas recenzijas teksts prātā, viņš bija iedevis kaimiņam tādam cilvēkam, kas 20 gadus nebija lasījis neko, jo viņš neuzskatīja kaut ko vērtīgu. Un kad viņš sāka lasīt šo plostu, viņš aizrāvās un teica, nu beidzot riktīgs darbs kaut kāds. Un tad tā grāmata aizgāja pa tiem 50%, kas grāmatas, diemžēl, nelasa. Tātad viņš beidzot atrada to literatūras paveidu, kas viņu uzrunā. Kas ir lielais aivieks plosts? Senēs lasīt, par ko tur ir? Tas ir sērijas, ko studiju biedru draugu apvienība, kas savācās
reizi gadā vai reizi 2 gados, nu, un tad sāk savā starpā. Man te aizrādīja cilvēki, ka neviena akna nespēja tos te visus no špicglāžīs dzērienus un alus izturēt, nu, bet tāpēc jau ir tā mākslinieckais kāpinājums, intriga. Nu, viņi tas savā starpā stāsta savus piedzīvojumus vai dzirdētos un tam līdzīgi. Tātad no izstāstiem es pārgāju uz gar... Bet tas nav, tu neesi iedvesmojies no Jerome K. Jerome 3 vīru laivā, teiksim, ja, vai kaut kā tāda, no tāda brauciena tu neesi, teiksim. Nu, tik amizanti tas nav, ja? Nē. Tas ir, nu, tas 3 vīru laivā, tas jau ir, nu, viņš ir pavisam tā laika lasītājiem būtu piemērots. Jā, nu, šobrīd grūti īstenībā visu to humoru uztvert. Jā, tur ir atsauce uz tā laika. Katrai paudzei savs humors. Nu, tagad jaunieši palaudz un nemaz neatcerās, kas bijis ar to Krievu laiku, sauksim to laiku humoru. Viņi to neuztver kā humoru. Un mēs arī neuztveram kaut kādu youtuberu humoru. Nu, lielākā daļa. Vai influenceru. Labi, bet tu kā tu uztver? Nu, teiksim, tu esi, kā es saku, rakstnieks savienības biedrs. Tad tev ir tie pagoni tagad kā rakstniekam. Līdzīgi kā tev bija, teiksim, pie policijā pagoni. Tad jautājums ir, vai tu jūties tā kā tagad jau populārs jau vai pavisam atzīts, vai es nezinu, kā, nu, tomēr 20 gadus, jo tu esi literatūrā, kā mēs runājam, ja pēc vēl 10 gadiem tevi lasīs, tad tu jau būsi, kā mēs sarunas sākumā runājam, tad tu būsi, kā saka, izdzīvojis kā rakstnieks. Es necenšos pēc popularitātes. Man labāk patīk dzīvot mežā, nostāk, un jo mazāk runā, man labāk patīk pārbaudīt svētības un pārbaudīt draugi. Nu, labi, bet kas ir, nu, tad vienmēr jautājums ir, kas ir tava mūza vai mūdzis, nu, teiksim, kas tev ir iedvesmo kāds labs draugs, kuram tu sūti kaut kādas fragmentus, kas tev uzmudrina, jā, pa šito tiešām vajadzētu, vai es nezinu, vai tava otrā pusīte, kas ir tas, kurš tev tā kā dod to morālu atbalsta brīdī, kad tu esi varbūt kādā grāmatā iestrēdzis vai kā? Tur vairāk ir cilvēki, kam es uzticos un kuri zina, un viņi arī pasaka, ko domā. Tā. Bet tie nav tā kā tādi īpaši atlasīti testa lasītāju grupa, tā kā tie beta lasītāji, kuriem ir autori, kuriem ir tādi lasītāji, kuriem viņi sūta, un tad tie lasītāji viņiem iesaka šitie nodaļā, man patīk tas, vai tas nepatīk, nu, kad lasītāji arī jaucās iekšā jau tapšanas laika, teiksim, tur varbūt kaut kādās, nu, radošās norisēs. Man tā nav. Parasti es visu pats uzreiz izgatavoju, iztaisu un pieslīpēju, jo man citu viedoklis ir vienkārši citu viedoklis. Nu labi, un kritika, un tu arī lasi kaut kādas recenzijas, ja ir kādas recenzijas par taviem darbiem. Es īstenībā jau cenšos nelasīt, jo man ir tik bieza āda, ka nu ne visi uztver manu īpatnējo, es atvainojos, kā es saku, opatnējo tādu... Pasaules uztver. Jā, nu man patīk vēsturiskie romāni, man patīk Ulmaņlaiki, es tur jūtos labi, un lasītāji, kuri to novērtē, tas ir labi, bet kritiķi, kur to nesaprot, man īstenībā vienalga, ko tie kritiķi domā, nu tā kaut kā tā. Nu, mums ir jau liela problēma kritiķiem, ja pirms 90. gados es lasīju, laikrakstā bija par to, ka kritiķiem galīgi nav naudas un valsts atbalsts, un līdz ar to kvalitīva literatūra samazinās. Tajās laikos pasmīnēja, nu ko tad tur? Nu, tagad es varu tikai piekrist, jo literatūras kritiķim tam ir jābūt vismaz cilvēkam pensijas gados, bet tam, kam jau ir nostabilizējušās vērtības, kas ir kopējas ar sabiedrību, un tā ir reāla kritika. Nu, tāpēc arī teicu, plašs redzesloks, 30 gadi, tā ir viens no vieniem etaloniem, kas tevi atslāja no senelām. Jo es tagad esmu no vairākām mājām dabūjis biblioteku, un ar interesi sāku skatīties, tādu grāmatu es lasītu. Es pat izlasīju Staļina un prēmijas laureāta grāmatu. Kur Šolohova vai? Klusā Dona vai? Nē, tur bija jauns galvenais inženieris, nokļūst traktoru fabrikā
un tur nāk reklamācijas, ka traktora cilindri, virzuļi triecās caur cilindriem, savaino cilvēkus, bet plāns jāpilda vienalga, traktors nav kur likt, un tad viņu apvaino un izmet ārā, bet viņš no nomenklatūras dzīvokļa, un jaunais inženieris ir klāt, bet viņš grib palikt par vienkāršu inženieru un saprast, kāpēc tas virzulis triecās ārā, un racionalizācijas tur tādas, un beigās viņš atrod to iemeslu, kāpēc tas viss notiek. Nu. Tas ir vienkārši tā, lai saprastu to stulbu, kurā agrāk cilvēkiem mēs bijām spiesti dzīvot. Nē, tas jā, bet pēdējais jautājums ir par mazrumpīšiem. Es izlasīju mazrumpītu par tiem Ziemassvētkiem. Īstenībā ļoti interesanta pieeja, ņemot vērā, ka es arī tā kā rakstu par Ziemassvētku vecīšiem, un man ir kā sava pieeja, un par tiem Ziemassvētku tāda grāmatiņa. Ja? Man liekas, ka ļoti interesanti tas ka tu esi ka tu tajā bērnu žanrā arī saproti to drēbi, teiksim, jūti. Ja? Kurā brīdī tev atnāca tas nojausma, ka tu varētu arī radīt arī bērnu grāmatas? Nu, tas man visvecākajam dēlam skolā vajadzēja uzrakstīt vienu pasaku. Tā nav pateicis, uzraksti. Uzrakstīja, jā, protams, pirmā vieta bija skolā. Un tad viņi man mētājās vairākus gadus, un tad es viņu pieslīpēju, un tad radās pasakas. Un tagad man ir mazrumpīts, domāju, ka latvieši, ko mums 18. gadā aicināja rakstnieks veltīt pūles vairāk latviešu pasagrāmatām, un tad man tā lēnā gaitā atzīmēt, ka tagad jau ir 3. grāmata, kur strādā pie mazrumpīšu sērijas par sīkaliņām, kas ir mums apkārt. Te patās un savu pasauli un savi notikumi. Tādi rūķīši, neredzamie gariņi, rūķīši visādi, attieksim, es saprotu. Nē, tas ir pilnīgi svaigs, nebijis tas, kas mums līdz šim nav bijis. Tie rūķīši jau ir aizgūms, tas ir viss tas, kas pie mums dzīvo. Sīkaliņas, mazburkšķīši, mazrumpīši. Tas, kas bērniem patīk tāds, un to, ko viņi aizdomājas, un domā, tur rekus rozē dzīvo, un akmeņkaudzē kāds dzīvo, tādu. Labi, tad... Jārāda kaut kas jauns, un to ir darīju. Tad tāds noslēgumā, tiem, kas noskatījās mūsu video līdz galam, ko tu gribi novēlēt tiem, kas varbūt vēl nav lasījuši neko no taviem darbiem, viņi aiziet uz publisko biblioteku, kuru grāmatu viņiem iesaka ņemt pirmo no tava tā klāsta, kuru tu minēsi, kā iepazīšanos ar tavu daļradi? Nevaru, visi pirksti vienādi, nevar iekust. Kaut kādu Ragnesi ieteiksi vai ko, vai, Katram cilvēkam jāizvēlās, ko viņš grib. Man jau tas humors, es no viņa atkratos, bet man kaut kā visvairāk viņš šeit dzīvē sanāk. Ar uzrakstīt. Gribās kaut ko nopietnāku, bet sanāk vienmēr tās humors sērijas grāmatas. Visur saskat humoru kaut kādus. Jā, un ja tu spēj rakstīt par sabiedrības dakteriem un šādas jēdzienas radīt, tad, protams, ka tu caur to humoru zināmā mērā ārstē sabiedrību. Tu būtībā ļauj sabiedrībai ar pašironiju pasīties mums pašiem uz sevi, un tā ir tāda, kā lai saka, tvaika nolaišana sabiedrībā, lai mazāk būtu jāķengājās internetā, lai palas labāk tavas grāmatas. 50% nelasa. Tas ir šausmīgi. Vairāk. Otrpus Baltijas jūrai lasa gandrīz 90%. Es domāju, ka vairāk kā 50% nelasa. Es domāju, ka 70% nelasa, bet tas ir tāds mans ieskats. Bet es aizķēru, man ļoti patīk. Tas bija tā kā eliksīrs uz manas brūcēm, kad cilvēks pasaka, viņš jau 20 gadus nav lasījis, un šitā ir īstā grāmata. Un par kuru viņš to teica? Lielajiem burtiem. Tas patīk. Tātad aicinātu par kuru grāmatu viņš to teica? Kas lūdzu? Par kuru grāmatu viņš to teica? Lielais Aivieks plosts. Jā. Atgriežamies, ka tu zini, tu man iekārdināji, man būs to Aivieks plostu jāizlasa. Varbūt man jādabū kaut kur es mēģināšu atrast, kur šī grāmata ziemo, kur viņu var dabūt. Viņu var dabūt bibliotekās. Man viena eksemplāra no maniem grāmatām sarakstītām nav, tāpēc kad izdodās dabūt savu eksemplāru, neviena vairs no rokām ārā nelaižu.
Nē, tas ir normāli. Nē, es vienkārši neesmu Latvijā, un līdz ar to, es, kad būšu Latvijā, es noteikti paskatīšos. Labi, paldies šodien par sarunu, lai tev daudz radošu jaunu ideju. Es domāju, ka galvenais ir, kā tu teici, strādāt pie dažādām mapītēm paralēli, jo varbūt no kādas mapītes iznāks nākamais 10 gadus latviešu romāns, vai ne, kuru visi lasīs līdzīgi kā varbūt Māra Bērziņa svina garša vai kaut kas tāds. To mēs nekad nezinām, kas izšķilsies. Ja? Paldies, ka šodien bija. Tātad Artūrs Balts, īstajā vārdā Artūrs Vaišļa, un viņu intervēja Arvīts Deģis rakstniecības virtuvē. Paldies! Ņemat pa labu!